Ko es varu teikt par vakardienas spēli? Vakardienas spēle mums izdevās parādīt savu sniegumu, kādu no mums gaidīja gan treneri, gan kluba vadība. Izdevās gan uzbrukums, beidzot izdevās uzbrukums, varētu teikt tā. Un aizsardzība bija kā vienmēr elementā. Varbūt tās varētu teikt, ka LSPA komandai īsti nepadevās komandas sākums, tāpēc mums izdevās izvirzīties diezgan lielā vadībā no sākuma. Bet pēc tam viņi, protams, nedaudz pievilka, bet laimes fortuna tomēr Jūrmālas Sportu nepievila un beigās mums izdevās izcīnīt uzvaru. Ar ko ir spēles pret Tenaks, kurai jūs diezgan ļoti daudz zaudējat, un spēles ar Celtnieku? Pret Tenaks mums izdevās, pareizāk sakot, neizdevās nekas. Kā bija redzams pēc spēles rezultātu, mēs bijām ielaiduši 35 vārtus, kas šajā sezonā nevienai komandai nebija izdevies iemest mums tik daudz vārtus. Varbūt tās tāpēc arī bija tāds kā neliels šoks komandai, tas, ka mēs esam tik daudz vārtus ielaiduši un līdz ar to neizdevās aizskriet uz ātrajiem uzbrukumiem un arī uz pretuzbrukumiem. Tāpēc arī uzbrukums neizdevās. Savukārt LSPA spēlē visi mūsu elementi bija sakārtot un spēle izdevās. Komandai jauns galvenais treneris ir, kāds ietekmē komandu? Ziniet, pagaidām tas vēl īsti neietekmē komandu, jo viņš ir bijis ar mums arī sezonas sagatavošanās ciklā. Ar mums bijis kopā šis treneris Dumarāns, kurš šobrīd ir kā galvenais. Viņi abi divi strādāja tandēmā ar Jānu Valēko. Pagaidām nekādas pārmaiņas vēl nav redzams, jo es pats un arī mani komandas biedri par šo trenera demisiju uzzināja tikai pirmdien treniņa laikā, tāpēc taktiskajos zīmējumos neko nemainījām un pieturējāmies pie savas spēles. Principā jums pirmā sezonas puse jau ir beigusies. Nākamā sezona atkal būs jāspēlē gan ar Latgolu, gan ar Tenaks. Droši vien, ka ir tas rieks viņu pārkožams. Es uzskatu, ka jā, protams, mēs varam cīnīties ar jebkuru komandu. Galvenais, lai tikai izdodās pašiem savu spēli ievest pareizajā gultnē, un tad jau viss būs kārtībā. Kas ļoti svarīgi, ka mēs jau esam otrajā aplī pirmo spēli aizvadījuši pret ļoti spēcīgu pretinieku un izdevies to uzvarēt. Tā būs kā papildus motivācija cīņai pret citiem spēcīgiem pretiniekiem.